putnis skaisti dzied. Pirms no jau 25 gadiem tieši oktobrī Jaunlaicens pagastā radās folkloras kopa Putnis, kas pulcēja dažādus vietējos iedzīvotājus kopīgai dziedāšanai, un tā šī tradīcija turpinās vēl joprojām. Piekritīsiet, ka 25 gadi ir tāds ievērojams laika nogrieznis. Tas ir 4. gadsimts. Un šie cilvēki, daļa no kolektīva, 25 gadus ir dziedājuši un nesuši mūsu Jaunlaicenes vārdu, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Kā mēs iesākām, patiesībā realitāte ir tāda, kad savulaik Alūksnes novada bija tikai viena folkloras kopa. Un tolaik vēl bija, ja nemaldos, pat vēl bija rajoni, jā. Un rajonas kultūras galvenā inspektore Astrīda Bēteres kundze. Viņa uzrunāja tā laika kultūras darba organizatori Izoldu Krūmiņu, kas bija mana mamma. Ar tādiem vārdiem, paklausies, mums arī te Alūksnēm vajag kādu folkloras kopu. Lai gan folkloras kopa Jaunlaicenē sākotnēji tika izveidot uz sieviešu vokāla ansambļa pamata, drīz vien pieaicināja arī kungus, kā arī dalībnieku bērnus un mazbērnus. Jā, man ir ļoti liels prieks, ka vairāk vai mazāk vienmēr ir bijuši bērni līdzās, vai tie ir mazbērni vai bērni, kas tiek iesaistīti, jo folkloras kopas darbība, tas ir dzīvesveids. Tas nav tā, ka mēs sanākam vakaros un pēc notīm kaut ko mēģinām dziedāt. Tas ir dzīvesveids, un jo lielāks dzīvesveids tas ir dalībniekiem, jo patiesāk ir šī kolektīva darbība, jo cilvēki tam notic, un tam ir tā pievienotā vērtība lielāka. Ik nedēļa aptuveni 15 dalībnieki aktīvi pulcējas uz mēģinājumiem, lai saglabātu dzīvu folkloras mantojumu. Pašlaik folkloras kopas vadītāja ir Inga Kalniņa, un neskatoties uz to, ka šo gadu laikā kopa ir piedzīvojis daudz vadītāju maiņu, tai ir izdevies saglabāt savu darbību un neizzust. Folkloras kopa atšķirībā no ansambļa tomēr ir sarežģītāks kolektīvs, jo tur nav stāsts vienkārši par dziedāšanu. Tur ir stāsts par izpēti, par šīs vietas piederības nešanu tālāk, par valodu, par izloksni. Arī pie kolektīva vadītāju maiņas nav zaudējuši savu koloritāti, savu šo malēnisko manieri un nesustu mūsu malēniešu rotaļus, dančus, dziesmas tālāk pasaulē un noturējusi mūsu šīs nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, kas ir mums pusē. Es domāju, ka tāpēc esam saglabājušies, ka pašiem jau patīk, jo ir, piemēram, tādi notikumi, tādi pasākumi, kas tā pilnīgi paceļ. Liekas, nē, to nevar nolikt malā, jo tas ir kaut kas tāds baigi foršs un tāds īpaši jau paceļ Baltikas. Kas tās ir vienmēr tik emocionālas un satiec līdzīgi domājošos un redzi, kā citi dzied, un redzi citu tos mūsu novada tautas tērpus. Folkloras kopa vienmēr tērpjas Jaunlaicenes tautas tērpos, un pirmie tērpi kopai bija aizgūti no vietējā kora, sarkani rūtaini tautiski brunči. Tomēr vēlāk parādījās vietējās rokdarbnieces Agisas Sudaras vecās mammas zili rūtainie tautiskie brunči, kuri dažām dāmām ļoti iepatikās. Mēs palūdzām mūsu tautas studijai Kalme, vadītāji, vai tādas mums nevar uzaust. Jā, varot, jo mēs dažas gribējām zilus. Nesanāca tas zilums tāds, kāds bija tajos oriģinālajos, tajā oriģinālajā paraudziņā. Mums ir tāds košāks zilums, tas bija tāds dūmakaini zils, bet viss iespējams varbūt, ka laika gaitā jau tas vienkārši bija pabalējis. Un tad mums tā kā aizrādīja, ka tas nav mūsu, jo mums tā zilums nevar būt, ka tas tā kā tuvāk jūrai un tā. Bet mums ir Dēliņkalns, no Dēliņkalna pavēroties ir tik zilas skaistas debesis, kāpēc nevar būt. Ir vērts piebilst, ka folkloras kopas nosaukums Putnis ir ļoti interesants, un tā idejas autors ir dalībniece Māra Svārupa, kur ir dziedājusi visus šos 25 gadus. Un tad es paskatījos, jo tūlēk es biju tautas vadītāja, tūlēk paskatījos, ir Rasmas Harju grāmata par Dāvi Ozoliņu. Un paskatījos tajā grāmatā šos malēniskos teicienus, nosaukumus, vārdus, un bija Putnis, pie kā es apstājos, un otrs bija Spriņģis. Tad es atnācu uz mēģinājumu un teicu, mīļās, mums ir jāizdomā, būsim Putnis vai Spriņģis. Bet tad mēs nospriedām, kad mēs esam, gana jau tādas nopietnos gados, kādi mēs spriņģētāji, un tā mēs palikām Putnis. Folkloras kopa Putnis šo gadu laikā ir ne tikai saglabājusi savas tradīcijas, bet arī turpinājusi attīstīties un vienot paudzes, nodrošinot, ka latviešu kultūras mantojums paliek dzīvs un iedvesmojošs nākamajām paudzēm.